Tātad, labdien, mani sauc Kate Elzbieta Vaivude, un es šodien vadīšu šo O-radio sarunu. Mēs, vairāk jaunieši, esam uzsākuši jaunu ciklu, podkāstu sarunas, jeb O-radio sarunas, un mēs tiksimies reiz mēnesī ar dažādiem interesantiem viesiem un diskutēsim par tēmām, kas ir aktuālas jauniešiem un ne tikai Ogres novadā. Un sarunas varēsiet klausīties gan Ogres jauniešu mājas YouTube kanālā, gan arī mūsu Spotify kontā, jebkurā laikā, kas jums ir ērts, un vienkārši pavadīt laiku kopā ar mums, klausoties, kā tad mēs spriedelējam par jauniešiem aktuālām tēmām Ogres novadā. Šodien raidījumā mēs parunāsim par to, vai jaunieši mūsdienās ir kļuvuši pārliecinātāki par sevi. Un, kā jau jūs redzat, mums šodien ir arī viesis, un tas ir Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. Labdien, Helminkungs! Prieks jūs šeit redzēt. Tātad, kā jau minēja, tēma par pašpārliecinātību. Un mēs šeit esam satikušies divi vadītāji, jūs kā domas vadītājs un es kā jauniešu domas vadītāja. Un tad jums noteikti, gan man, gan jums noteikti ikdienā ir bieži nācies sastapties ar jauniešiem, gan iespējams jūsu ikdienas dzīvē, gan arī darba dzīvē, un tāpat arī man. Un mēs varētu nonākt pie secinājuma šodien, kā mūsuprāt šķiet, vai jaunieši ir kļuvuši populārāki, vai arī tā populārāki nē, bet pašpārliecinātāki par sevi, vai arī tā tendence ir tieši otrādāka, un viņi ir kļuvuši varbūt pretēji. Jā, kā jums šķiet sākumam, vai tātad jaunieši kļūst pašpārliecinātāki? Ir dažādi jaunieši, tāpat kā ir dažādi pieauguši cilvēki. Un, tas, kad varbūt tās mūsdienās ir vairāk visi šie telefoni, internets, sociālie tīkli, un tur varbūt tās jaunieši ir aktīvāki, bet varbūt kaut kas tiek zaudēts arī tādā tiešā saskarsmē vienam jaunietim ar otru. Un šeit ir labs piemērs šī studija, lai uzrunātu jauniešus. Mēs redzam, blakus ir lieliska jauniešu māja, kur viens otru var uzrunāt, ne caur internetu palīdzību, bet patiešām. Un tas, man liekas, ir mūsdienās, tas ir plus un mīnus vienlaicīgi, kā mēs to izmantojam. Jebko mēs varam izmantot, tas varbūt dot kaut kāds plus, dot arī kaut kāds mīnus. Un šeit, ja mēs izmantojam visu laiku, redzēt, jūs varbūt esat bijuši šajā promenādē, kas ir pie Daugavas, un tur ir tā vidas skulptūra, kur jaunieši sēž telefonos un savos gadžetos. Tad it kā viņi ir kopā, bet viņi nav kopā. Un tad tā sēdēšana gadžetos varētu tieši liecināt par to, ka viņi kaut kā pazaudē to savu pārliecības daļu, vai arī jums šķiet, ka varbūt tieši otrādā, ka šī interneta pasaule dod kaut kādā veidā mums tādu es tik foršs, es tik stilīgs, un tādā garā, vai arī tas internets bišķiņi varbūt tieši mūs tā piezemē. Ja mēs viņu varbūt izmantojam mētiecīgi iegūstot kaut kādu informāciju, tad viņš mums var iedot kaut kādu pozitīvu ziņu, bet ja bieži vien mēs viņos noslēpjamies, mēs kaut ko varam pateikt internetā vai uzrakstīt kādā komentārā, varbūt daudz savādāk nekā mēs to darītu aci pret aci. Un, jo tas konteksts, man liekas, tieši cilvēciskais konteksts, tu nekad nedabūsi caur internetu. Tu nezinās, kā cilvēks jūtas, vai kādas ir emocijas, vai kāda viņam ir ķermeņa valoda. Tā pasaule ir daudz plašāka, kādā veidā mēs iepazīstam viens otru. Jā. Es arī pirms šīs sarunas parunāju ar saviem draugiem un dombiedriem par to, kā viņiem šķiet, vai tad jaunieši viņu burbuļos ir kļuvuši pārliecinātāki par sevi vai tieši otrādi. Un viedokļi dalījās. Daļa teica to, ka pēc šī Covid pandēmijas ir jaunieši nedaudz noslēgušies sevī un varbūt arī tieši vairāk laika pavada internetā un nevēlas doties ar citiem jauniešiem kaut kur kopīgi pavadīt laiku. Bet otra daļa teica to, ka tomēr ir tā, ka daži ir kļuvuši tieši vēl vairāk pašpārliecināti par sevi, noteikti arī interneta dēļ, bet gan jau arī tāpēc, ka tiek piedāvāts ļoti daudz iespējas jauniešiem mūsdienās, kas arī ir ļoti apsveicami.
Līdz ar to man šī cerība nepazuda par to, ka viss nav tik slikti, ka mēs neesam kļuvuši pēc šīs pandēmijas noslēgtāki, tā teiksim. Vēl arī ir ļoti populārs temats mūsdienās jauniešu mobbings, un tas notiek ne tikai vidusskolā vai pamatskolā, bet pat bērnu dārzā, kā ir dažādi pētījumi liecinājuši. Un kā jūsuprāt, vai šis vai šī pazīme, šis mobbings varētu liecināt par to, ka jaunietim iekšā ir tāds, atkal šī nepārliecinātība par sevi, vai arī tas varbūt kaut kādā veidā parāda to, ka viņš domā, ka viņš ir par citiem labāks un ļoti pārliecināts par sevi? Ir tā, ka psiholoģijā bija tāds pētījums, kad paņēma vairākus suņus aizgaldā un vienam no tiem suņiem uzlika uzpurni. Un tam, kam tas uzpurnis, tas sāka uzvesties visagresīvāk. Viņš mēģināja pārējiem iekost, grūstīt, vēl kaut ko. Patiesībā, ja tas kaut kas tāds parādās, tad tas ir kāds traucējums un cilvēkam kāda trauma. Viņš cenšas šo varbūt tās mazināt tādā veidā. Tas nav tā, ka tas tāds būtu. Vienkārši tas cilvēks pats ir izjūtis pēc sevīm mobbingu un izjūtis pēc sevīm kādu pazemojumu, tāpēc arī viņš to turpina. Tad tas ir vēl kaut kāds tāds trešais virziens. Tā nav pārliecība, bet varbūt kaut kas tāds, kas liek tev tā uzvesties, bet iekšēji tu tā nejūties. Protams, jo pārliecībai, jebkurai pārliecībai viņai jābūt ar kaut kādu segumu. Ja? Un ja jūs redzētu tos cilvēkus, kas dzīvē ir kaut ko sasnieguši, tad viņi ir ļoti vienkārši. Viņiem nevajag neko no sevis rādīt, neko pierādīt. Viņi ir to pierādījuši ar saviem darbiem. Ja? Ārējā pierādīšana un ārējā varbūt tās bravūra un ārējā bravūras uzvešana, tā ir tāda šis pārliecības patiesībā trūkums, tā ir kompensācija. Un kā jums šķiet varbūt par jauniešiem jūsu lokā, kā ar to pārliecību? Man arī to es arī redzu, kad, ja piemēram, esmu daudzus gadus trenējis un nodarbojies ar jauniešiem un vadījis tūciņas skolu. Un es to esmu redzējis, ka tad, kad cilvēki kaut ko sasniedz un kaut ko var izdarīt, viņam pazūd ārējā agresivitāte un viņš ir pārliecināts, un to viņam nevajag izrādīt ārēji. Jo pārliecinātība, tā ir iekšēja sajūta, ka tu esi pārliecināts pats par sevi, kuru nevajag izrādīt. To vienkārši var nojaust, kad cilvēks ir mierīgs, cilvēks ir nosvērts, un tad viņš ir pārliecināts. Ja cilvēks ir agresīvs un cilvēks uzvedās varbūt tās ar pārējiem, varbūt tās tā braurīgi, tas parāda to, ka nav viņam tāda miera iekšēji. Šī varbūt ir tāda laba lieta, ko likt aiz auss arī visiem pārējiem jauniešiem, pēc kā tiekties pēc tāda miera stāvokļa gan ārēji, gan iekšēji. Un vēl pēc pētījumiem Latvijā trešdaļa jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem savu izglītību, zināšanas un prasmes vērtē augstu un uzskata, ka viņu atalgojumam mēnesī vajadzētu būt 1500 eiro uz rokas. Kā jūs uz to skatāties? Vai tas ir tāda pietiekama summa, ar ko novērtēt jauniešu darbu, vai arī viņiem būtu jānolaiž nedaudz pie zemes? Es nedomāju, varbūt jānolaižās pie zemes, bet kamēr jūs esat jauni, kamēr jums nav ģimenes un kamēr ir iespējas, ir visādas misijas, ir brīvprātīgo darbs, ir iespēja iepazīt profesijas, iepazīt citas valstis. Un varbūt tās jūs par savu brīvprātīgo darbu arī neko nesaņemsiet. Jūs tur izguldīs, pabaros, bet jūs būsiet pastrādājis tur Āfrikā, Jaunzēlandē, Austrālijā vai kur citur. Un pats galvenais tas, ka to, ko jūs būsiet ieguvuši, būs ieguvuši pieredzi. Un šo pieredzi jums neviens nevar atņemt. Atnāks laiks, kad jūs pelnīsiet 1500, atnāks laiks, kad jūs pelnīsiet 3000, bet tas laiks atnāks ātrāk, ja jūs būsiet savu uzkrājuši šo zināmo pieredzi. Un šī pieredze ir svarīga, varbūt pašā sākumā nav svarīga, cik tu nopelni tajā darbā, bet ir svarīgi, ko tas tev var dot pēc tam. Jo katrs darbs ir
tev kāds tramplīns, uz ko tu vari pakāpties. Un, es gribētu teikt jauniešiem un arī aicināt, kamēr jums nav ģimenes un kamēr jums nav ļoti stingras attiecības ar kādu citu, tamēr jūs esat brīvi, jūs varat ceļot pa visu pasauli, uzkrāt pieredzi un šo pieredzi vest uz mājām, uz Latviju, jo mēs daudz ko darām un veidojam salīdzinoši ar citiem. Jo tā, kad mēs dzīvojam savā burbulī, tad mēs neredzam to pasauli kopumā. Mums ir šeit milzīga iespēja. Un varbūt tās sākotnēji nevajag tiekties pēc naudas, bet jātiecās pēc zināšanām. Un tagad jums būs zināšanas, tagad jums būs šī pieredze, nauda atnāks pati par sevi, ticiet man. Taisnība, jā, tad vēl viena lietiņa, ko atkal jauniešiem likt aiz auss un atcerēties, bet, manuprāt, šis ir tiešām tāds vērtīgs padoms, jo arī darbojoties jauniešu domā, es arī esmu sapratis to, ka darot to, kas tev patīk, par jebkādu atalgojumu, tas galu galā kaut kādā brīdī vainagosies ar kaut kādiem panākumiem, un tie panākumi tad novedīs gan jau arī kādreiz pie tās samaksas, kas būs atbilstoši jūsu spējām, prasmēm un visam pārējiem, un arī atdevēji galu galā. Tad mēs varam secināt to, ka jaunieši joprojām ir dažādos līmeņos, un mēs nevaram pateikt, ka tā tendence ir vienāda vai otrāda, bet vienkārši katram ir savs kaut kāds pārliecības līmenis, un katram būtu jāmēģina nonākt pie kaut kāda iekšējā miera sevī. Tas būtu tas drīzāk tāds varbūt uzstādījums, ko jaunietim katram pašam sev uzstādīt. Vai ne tā? Jā, tā stāvoklis viņš atnāk nedaudz vēlāk. No sākuma vajag izjust visu amplitūdu. Attiecība amplitūda darba, ar saprast vidi, kas ir apkārt, kādi cilvēki, iepazīt darbus, iepazīt valstis. Jums ir tas, kas ir vajadzīgs, jums ir jāuzkrāj pieredze un jāplašina jūsu redzesloks. Jums ir, kā teikts, kad cilvēkam par vienu lietu ir jāzina pilnīgi viss, un par visu jāzina nedaudz. Ja? Un lai tas tā būtu, tad jums ir jāturpina paplašināt savu redzesloku. Jums ir, un tagad ir milzīgas iespējas. Vienīgais, kas jaunietim ir jābūt, viņam jābūt ir atvērtam uz šīm iespējām. Un bieži vien, es atceros, ka pats kā jaunietis, bieži vien mēs paši veidojam tās savas robežas, mēs nošķiram kaut kādas lietas un paši vienkārši neļaujam kaut ko iepazīt jaunu. Ja? Mums jābūt atvērtam, un tad, ja mēs varam pateikt, tas mums patika, nepatika, tas mums dara, nedara, mēs viņu varam ņemt savā tālākā dzīves bagāžā vai neņemam līdzi, vai mēs izmetam viņu ārā. Jā, noteikti piekrītu, bet man liekas, ka mūsdienās ir tik daudz, ko ķert un ko kaut kur pagrābt, ka varbūt to lietu ir tik daudz, ka jaunietis varētu apstulbt un īsti nezināt, kur viņam likties ar visu to informācijas daudzumu, jo tas teiciens par to, ka tev jābūt ir zinošam vienā jomā, bet tajā pašā laikā jāpārzina arī visas. Tas ir, man liekas, šajā laikmetā tāds diezgan apstulbinošs un apgrūtinošs jēdziens, bet noteikti, ka tajā virzienā var iet. Jo tad, kad jūs vienu jomu pārzināsiet profesionāli, tas jums arī caur šo jomu palīdzēs paskatīties uz pārējām lietām. Jo patiesībā tie principi, jo viņi darbojās visur līdzīgi. Jā. Tur, man liekas, ka arī tās jebkura joma vienkārši iemāc atbildību vai kaut kādu attieksmi pret darbu. Bet vēl pēdējais jautājums, ja var, tad par to, kādi ir jūsu vispār redzējums vai plāni jauniešiem Ogres novadā, teiksim, tuvākajos 5 gados? Kā jūs redzat, kā jauniešu dzīve plaukst un kas vēl varētu notikt tieši šeit ar mums tāds labs? Es domāju, ka ir jau kādu labu laiku, mums ir virzība un prioritāte ir jaunieši. Jaunieši, lai viņi iegūtu labu izglītību šeit, Ogres novadā, Latvijā, lai viņi varētu braukt mācīties jebkurā pasaules augstskolā, un vest savu zināšanas uz šejienu. Jo mēs varam attīstīties tikai tad, ja mēs redzam pāris soļus tālāk. Ja mēs redzam tikai to, kas mums ir degungalā,
nekāda attīstība nebūs. Negungalā mēs gribam pusdienās paēst, vakariņā paēst, iet dušā un aiziet gulēt. Un ja mēs redzam tikai to, tad nekāda attīstība nebūs. Jābūt kaut kādam mēķim, saturam tam visam, kas mūs virza. Tāpēc mēs savā laikā jaunieši griezās pie manīm par jauniešu domu. Tie bija citi jaunieši. Jūs to bijat pavisam maziņi. Bet mēs to panācām. Izdarījām, jauniešu doma ir. To ir izdarījuši citi jaunieši priekš citiem jauniešiem. Viņi pēc tam pārdzīvoja, viņi saka, kā tā, mēs te taisam domu, bet mēs esam paši izauguši. Mums ir jādomā vairāk ilgtermiņā, nevis īstermiņā. Kad kāds stāda mežu, viņš stāda šo mežu nākošām paudzēm. Ja stāda olīvu koku, tad viņš dos augļus tikai pēc 100 gadiem. Tāpēc, ja mēs domājam par nākamām paudzēm, tad mēs atstājam to virzienu, atstājam to, kad šeit gribēs dzīvot cilvēki, un šeit arī būs tā vide, un viņi attīstīsies. Un tos augļus mēs varēsim smelt, varbūt tās ne uzreiz, bet pēc lielāka laika. Tāpat arī mēs tagad uzbūvējām, es nemaidīšos teikt, modernāko skolu Baltijā. Mums ir brīnišķīga skola ar brīnišķīgām sportošanas iespējām. Jā, manēža, 4 sporta zāles un skola, un mums visi viesi iztaigājuši. Vienalga, ko es atvedu šo skolu, viņiem ir divi virzieni. Viņi žēl, ka viņi ir izauguši, un viņi nevar mācīties šajā skolā, vai arī viņi gribētu šajā skolā atgriezties kā mācību sastāvs. Tas nozīmē to, ka šāda skola viņi dos jauniešiem milzīgu iespēju. Man personīgi pašam ir piemērs ar manu pašu puiku, ko mums Igors Grigorjevs un skola ir pateicoties, šis saturs ir pateicoties Igoram Grigorjevam. Jā, paldies viņam. Jā. Un man pašam puika, kā Igors Grigorjevs teica, jūs redzēsiet, kad jau 9. klasnieki būs motivācija uzlabot savas sekmes, lai viņi tiktu šajā skolā. Tā arī bija. Viņš man palūdza privātu skolotāju tādās lietās, kur viņam negāja, un uzlaboja savas sekmes un izturēja konkursu, lai tiktu skolā. Un tā motivācija jau parāda to, ka mēs veidojam šo motivāciju, ka jaunieši vēlās šeit palikt, vēlās šeit mācīties. Un tad, kad viņi būs izmācīties, varbūt kāds no viņiem par arhitektu, viņš radīs kaut ko līdzīgu. Vai arī kaut ko labāku. Jo tev tas viss mudina. Tā vide, kurā mēs dzīvojam, viņa mudina. Un šī vide priekš jauniešiem Ogrē un Ogres novadā ir ļoti, ļoti labvēlīga, un tur ir mētiecīgi strādāts. Tāpēc varbūt to vidi nevar iedot jaunieši vecāki. Ir vairāk, ir dažādi materiāli apstākļi, bet vismaz pilsētu novads to var iedot. Un ja novads to var iedot, tad šie jaunieši būs modernā vidē, būs mūsdienīgā vidē. Tas pats notikās ar biblioteku. Man no sākuma teica, Helmane, projekta uzdevums ir dubultot bibliotekas apmeklētāju skaitu. Kas tagad lasa grāmatas? Es kādreiz lasīju. Ja? Jā. Patiesībā mēs 3-kāršojām bibliotekas apmeklētāju skaitu. Tas ir manām, jā, tiešām ļoti daudz apmeklētāju. Man daudzi mani darbinieki zvana saviem bērniem, prasa, kur jūs esat. Mēs esam bibliotekā. Viņiem ir stundas beigušās, viņiem ir laiks līdz nodarbībām, vai līdz mūzikas skolai, vai līdz sporta nodarbībām. Viņi nāk uz biblioteku izmācīties, vai lasīt, vai pavadīt laiku. Kas priekš māmiņas ir labākais dzirdēt, ka viņas bērns atrodas bibliotekā? Ja? Noteikti, jā. Vai jauniešu mājā? Nekas tāds reklamēju. Tā ir. Un tās ir iespējas, kuras ir dotas, tas ir kā pakalpojums. Un ja šeit mēs varam saņemt šādu kvalitatīvu pakalpojumu, es domāju, ka tas sauklis vienkārši viņš piepildīsies. Šeit dzims leģendas. Ziniet, kāpēc tāds sauklis ir? Nē, jūs varat pastāstīt. Mums kādreiz Andrejs Pumpurs uzrakstīja eposu Lašplēs. Viņš ir dzimis tepatās Ķegumā. Aprakstīja par situāciju, kas ir Lielvārdē. Tā viss notikumi, Lielvārdas pils un viss. Bet dienestu viņš gāja Ikšķilē. Un
no Teikas, no Eposa, Lašplēs dzima īsti varoņi, Lašplēšu ordeņa kavalieri. Un tie ir mūsu brīvības cīnītāji, kas izcīnīja mūsu valsti. Ja? Tā ir leģenda, kur ir dzimusi. Ir ar ko lepoties, jā. Un mums ir ko lepoties, un es domāju, ka arī jaunā skola, jauniešu māja, šeit dzims leģendas. Un kāds no jums vadīs Ogres novada domu? Kas no jums varbūt būs prezidents? Un uz to mums arī jāiet. Jā, noteikti. Un ne tikai pašvaldība, bet arī mēs paši, man liekas, jaunietis jaunietim dodam to iespēju šeit justies kā vietā, kur viņi ir gaidīti, kā vietā, kur viņiem ir ko darīt. Un, gan jaunas darbinieki, gan mēs paši, gan arī pašvaldības atbalsts, protams, tas viss kopā, man liekas, veido Ogri par tādu jauniešu pilsētu. Vismaz no manas skatu punkta. Tiešām ļoti daudz dažādu iespēju, gan minētā bibliotēka, gan arī jauniešu māja ir. Un ne tikai. Un kliņšu kāpšanas siena galu galā, un es varu arī pareklamēt mūsu šodienas ekspedīciju kvestu, kas norisinās tieši visos šajos minētajos punktos, un arī Ogres teātrī. Bet to jūs varat iziet vēl šīs dienas laikā līdz 4:00. Bet tad noslēgumam paldies jums par to, ka pievienojaties mūsu sarunai. Ar jums šodien kopā biju es, Katels Betvaivada, Ogres novada jauniešu domas vadītāja, Ogres filiālis, un Ogres novada pašvaldības domas priekšsēdētājs Egīls Helmanis. Liels paldies jums, Helmaņa kungs, piekritāt mums pievienoties un pakomentējāt, kā jūsuprāt, kāds ir jūsu skatījums uz jauniešu pašpārliecinātību un arī to, kas tad notiks ar Ogres jauniešiem tuvāko gadu laikā. Un paldies jums liels par to. Un, es vēl vēlējos pāris vārdus teikt, kad es uzrunājot ģimnāzijas atklāšanā, es teicu, ka priecājamies, lepojamies ar savu skolu, bet neaizmirstam, kad mums Ukrainā kas notiek. Un varbūt tur kādā brīdī iznīcina kādu skolu vai kādu kultūras iestādi. Un šodien atkal tika bombardēta Ukraina un iznīcināts Černihivas drāmas teātris un ir bojā gājušie. Mums ir ļoti jānovērtē to vidi, kur mēs esam, kur mēs dzīvojam. Un es redzu, ka jūs arī esat iesaistījušies un vāciet, palīdziet. Jā, arī šodien tas ir iespējams pie jauniešu mājas palīdzēt Ukrainā cietušajiem. Ja kas, tad droši dodieties turpat pie jauniešu mājas, jo iespējams ir palīdzēt viņiem. Jā, un tas ir tieši tas, par ko mēs arī teicām, kad mēs vēlamies savākt vienai automašīnai naudiņu, kur tiks uzlikts zenīta lielgabals vai zenīta ložmetējs ar prožektoriem, lai šos dronus, šīs raķetes triektu nost, un lai Ukrainā arī mēs varbūt varētu izglābt kādu dzīvību. Tā kā jums liels paldies jauniešiem par iesaisti, un mēs lepojamies jums. Paldies jums. Jā. Un tad paziņošu arī to, ka nākamā saruna šeit pat ir plānota 2:00, un tā būs saruna, kurā piedalīsies dažādi jauniešu domas dalībnieki un jaunieši, kas agrāk ir bijuši iesaistīti darbā ar jauniešiem, un jau varbūt vairs nav jaunieši, bet varbūt vēl ir. Tad jau redzēsim. Bet katrā ziņā 2:00 tiekamies šeit. Arī uz nākamo sarunu droši varat to straumēt Spotify un live YouTube mūsu kanālā. Un paldies jums vēlreiz, Helmiņa kungs. Paldies.